Tīmekļa vietnes iestatījumi 2. Daļa. Mājaslapas moduļa pamācības pirmajā daļā mēs apskatījām moduļa aktivizēšanu, vispārīgos iestatījumus, priekšskatījumu un lapas izveides iestatījumus. Šajā videoklipā mēs izskaidrosim atlikušos tā paša moduļa iestatījumus. Pēdējās rindkopas saites. Tīmekļa vietnēs parasti ir dažādi URL uz juridisko paziņojumu, lietošanas noteikumiem, privātuma sadaļām vai citu juridiski nepieciešamo informāciju. Lai pievienotu URL saites savai vietnei, noklikšķiniet uz vietnes moduļa izvēlmes footer pēdiņa. Ja jums ir smarticle vai cita izstrādātāja izstrādātas lietotnes, pirmajos 2 ievadas laukos ievadiet konkrētā veikala saites. Varat norādīt, vai URL ir jāatver IRAMI vai jaunā cilnē. Izvēlieties lapa, ja veidojat saiti uz jaunu smarticle izveidoto lapu. Lai iegūtu vairāk informācijas par jaunu vietnes apakšlapu izveidi, lūdzu, pārskatiet šīs pamācības 1. daļu. Pēc noklusējuma ir aizpildīts atcelšanas veidlapas URL, un tā atver lasītāja abonēšanas atcelšanas veidlapu. Iespēja atcelt abonementu, nepiesakoties kā lietotājam, dažās valstīs ir noteikta ar likumu. Lūdzu, pārliecinieties, ka šādos gadījumos šis URL netiek dzēsts vai ka tas tiek aizstāts ar līdzīgu atcelšanas veidlapu. Ievadiet sīkfailu banera URL. Pretējā gadījumā atstājiet šo lauku tukšu, jo smarticle jau piedāvā sīkfailu politikas baneri, ko var aktivizēt šeit, izvēlnē sīkfailu piekrišana vai sadaļā EPUB PIF, skatītāja iestatījumi. Krāsas. Izvēlieties savas tīmekļa vietnes krāsas pogām, tekstiem un navigācijas līnijām. Izsekošana. Ievadiet izsekošanas kodu, piemēram, GitTag, lai saņemtu analītiskos datus no smarticle vietnes. To pašu iestatījumu var atrast arī sadaļā EPUB PIF, Viewer Settings. Savs domēns. Aktivizējiet slēdzi, lai pieslēgtu savu domēnu savai smarticle tīmekļa vietnei. Ja jums jau ir domēns, varat to pieslēgt šeit, sekojot ekrānā redzamajiem norādījumiem. Piezīme. Pašu domēnu var iestatīt arī skatītāja iestatījumos un mārketinga iestatījumos. Sutikimas dėl slapukų. Deaktyvuokite šį nustatymą, jei jau naudojate savo slapukų sutikimo banerį. Priešingų atveju čia galite pritaikyti smartiklę slapukų reklaminio skydelio tekstus. Atlikus šį nustatymą jūsų svetainė paruošta naudoti ir jame gauti skaitytojams. Įjunkite šį nustatymą, jei dar nenaudojate savo slapukų sutikimo banerio. Čia turite galimybę pritaikyti smartiklę slapukų sutikimo banerio tekstus. Atlikus šią sąranką, jūsų svetainė paruošta naudotis jūsų skaitytojams.